Labs rīts jūs mājās, labs rīts no mūsējām, un šodien prāt rīt rosmē, kur mēs runājam par lietas, apspriežam par un ap uzņēmēju darbību, mēs runāsim par tādu interesantu formulu, kā tad izsisties. Ir dažādas tās formulas, nav vienot, bet citreiz ir kaut kāds kopsakarības, un ir kaut kāda viens solīts, otrs solīts un trešais solīts. Un tas arī tas, ko mēs šodien vērsim to konģītu vaļā un skatīsimies, kas tad tam lācītim ir vēdrā. Pirms kādas nedēļas man sanāca saruna ar vienu jaudīgu jauno profesionāli, kurš nāk vairāk no kultūras nozares, un mēs runājām par, kas ir Latvijas pusē izdarīts un kādas lietas ir sasniegts un kas pēdējā laikā kaut kur parādījies. Un tieši mēs pārunājām tādu gadījumu, kur tas cilvēciņš bija viesojies kaut kādā, nezinu, tas bija filmu festivāls vai kaut kur kaut kas bija, un tur bija jaunās filmas, jaunie mazien kaut kādi sižeti vai kaut kas tur bija parādīts, vai tie bija studenti, kas bija atrādījuši lietas, bet tā saruna aizvirzījās uz to, ka tur bija arī kāds no laikam Kaupera dēliem kaut ko sataisījis, un tā saruna un tie argumenti aizgāja, ka var redzēt to, kad tiem Kaupera puikām, vai vienam no tiem puikām ir, tomēr tēci zināms, vai ne, un arī tieši kultūrā un viss, kas ir radošajā sfērā, un kad ir aktieri, kas tur ir piedalījušies, un ņēmuši dalību, ka tie, nav tādi garām ejoši, vai ne, un tur ir bijis, tā kārtīga labvēlība, un arī, kad nauda ir bijusi, un gandrīz vai ļoti tuvu tā stīga aizgāja tajā, ka gandrīz vai norakstīt to, ka tas ir uz pazīšanos un, kas saka, iestaigātās sliedītes, uz ko es tanī brīdī argumentēju, un es stāstīju, ir vairāki, un tas nav noslēpums, šāda lieta eksistē, un viņu nevajag patiesībā nonicināt, bet viņu vajag ar visu atbildību, vismaz savu dzīvi, savas dzīves laikā to attīstīt. Piemēram, kur ir nepareizi, un arī atskatoties vēsturē, mēs redzam vairākus fantastiskus momentus, kur, labas lietas ir radušās, tāpēc, ka tas pazīst to, un viņi ir sanākuši kopā, un viens otram, tagad stāstot, es atceros Tolkiens un C.S. Lewis, divi 20. gadsimta vienkārši literatūras konkrēta žanra grandi autori, viņi bija kopīgā literārajā klubiņā Anglijā, kurā viņi abi viens otru tur regulāri satika un runājās, un var teikt, kad viens otru, arī biogrāfiski atskatoties, viņi atzīst, ka apusē ir bijis šī ietekme uz viņu daļradi vienam no otra no viņu viedokļu, un arī pēc tam ietekmējot un pamudinot, un kaut kādi kontakti ir bijuši, piemēram, tie paši arī Īslandē, kad paskaties uz 300,000 iedzīvotājiem, kad tu izej cauri, cik tur ir populāras mūzikas grupas, un mums prāta vētra pat nav ne tuvu piegājusi no tiem, piemēram, Bjorkai vai Sigur Rós, Monsters of Men, pat tuvu Olaf Arnolds, pat tuvu nav tai slavai, vai ne? Un loģiski, ka tur ir kaut kur arī darbojies tas moments, kad roku mazgā, kāds no savējiem ir izsities, un tas palīdz arī pārējiem savējiem izsisties, Tur nav nekā nepareiza. Tas ir patiesībā pat arī pienākums. Un, piemēram, mūsu dzīvē, es zinu, ka arī maniem bērniem, Annika, kas mums ir radošais pārstāvs mūsu ģimenē, viņai arī, mūsu meita, viņai gan tā albuma ierakstīšanas, pirmā albuma, gan arī otrā albuma ierakstīšanas procesa laikā, tur ir visā tajā procesā ir bijuši ļoti svarīgi kontakti. Protams, tas bērns ir pats ieguldījis mega darbu, viņi nav tā, ka vienkārši skan tā, ka jāmet krustus vai ne, dziedāt nemāk, bet, bagāti vecāki, tad tikai jāstum uz priekšu. Nē, tas bērns ir izdarījis to savu darbiņu, bet nenoliekšu, un viņi arī, mēs nesen runājām par tiem albumiem, kas viņai bija, un viņi teica, tur bija kontakti, kurus teicis bija sagādājis, vai mamma bija sapazinusi, un tas palīdzēja atvērt tās durvis, un tas pēc tam palīdzēja atvērt tās durvis, Un skatoties uz tieši no šī te konkrētā piemēra perspektīvas, man tas atgādināja to, cik kas tad ir tās atslēdziņas, kas mūsu dzīvē tās veiksmes durvis un panākuma durvis, kas viņas atver. Un, diemžēl tā panākuma durvi, viņa ir kā kurā vietā un kā kurā niansē, viņai citam ir koda atslēga, citai ir atslēga, citai ir kūtene. Mūsu galā tā ir tāds riktīgs atslēgu, kur jābāž atslēga iekšā, tāds, nezinu, kā ir normālā latviešu valodā mūsu pusē, to sauc par kūteni. Varbūt komentāros kāds var uzrakstīt, kā to sauc visā pārējā Latvijas slēdzeni laikam, ne? Tad
dažādas tās atslēdziņas un tās pieejas kodu durvīm, bet bieži vien viena no pirmajām, kas palīdz tev tikt tālāk, ir reālās prasmes. Un tās arī nevar noliegt. Ja? To nozīmīgumu kontakti palīdz. Bet, ja tev nav prasmes, tad labi, tu varbūt pa platu izšņumoku stāvot pirmajām durvīm, otrajām durvīm vai pie trešajām tev apstādinās. Ja? Līdzīgi kā, ja mēs skatāmies arī tos pašus kaut kādus tos dziedāšanas šovus, ja? Tad tur citreiz dēļ tā saucējīgā stāsta, ja, kas tam cilvēkam dzīvē gājas. Varbūt pirmajā reizē nobalso visi 3 vai visi 4, tie žūrijas locekļi nobalso, baigi labais konteksts un tā tālāk. Bet agri vai vēl viņi tomēr skatīsies uz to reālo prasmi un to talantu, kas tur ir attīstīts. Ja? To buķeti, ne tik ļoti to, cik tev grūti dzīvē gājis, vai cik no kādām grūtībām tu esi cēlies, vai cik tev grūti pret vēju nācās braukt uz studiju. Ne. Reālās prasmes un reālo to dēļ kā tajā kontekstā, kas tur tiek izvērtēts. Bet vēl viena no lietām, kas ir kaut kā, viņi bieži vien paslīd garām. Jo citreiz var būt tāds moments, kad liekas, tu skaties uz to, kas tur ir tas, piemēram, tu aizbrauc kādā kontekstā, un es atceros 2011. gads sākām raukāt pie Denijas Johnsons un aizbraucam uz Ameriku, un tur mēs bijām pirmie latvieši, kas ASV vispār bija aizbraukuši un apskatījušies tos viņas seminārus, un, protams, redzot to, ka tas seminārs notiek ASV un redzot to kvalitāti, mēs domājam par to, kā viņas dabūt. Protams, tev iekšēji tāda, es gribētu, lai mums mājās arī kāds Latvijā, un nekad Latvijā kaut kas tāds varētu notikt, un mēs tur bariņš no Anglijas, bariņš no Dienvidāfrikas, bariņš no Austrālijas, un mēs 4 latvieši. Ja? Tur no Anglijas kaut kā 20, 30, un tu saproti to, kad angliski tās teiciens picking order, ja būs, kad izvēlēsies, tad jūs ar tiem saviem 4 bobslejistiem, jūs izskatieties daudz mazāk un daudz sološāk nekā Anglija, kur vismaz amerikāņi dzirdējuši, un tur ir kaut kā 20, 30 cilvēku zālē, un kaut kā 4 latvieši. Bet pienāca laiks, kad mēs bijām vienīgi, uz kurien ārpus ASV viņi brauc un taisīja šos te arī klātienes pasākumus. Un tas bija tikai tāpēc, ka mēs, atkal angliskais teiciens, we kept showing up. Un tas ir tas, kā arī tu varbūt neesi talantīgākais skrūgrieznīts visā tajā komplektā, bet tikai tāpēc, ka tu būsi neatlaidīgs un tu turpināsi būt un parādīties, tev agri vai vēlu būs labāki rezultāti, tu būsi tālāk nekā varbūt kāds talantīgāks cīrulis ar varbūt kaut kādu baigāko prasmi, bet tu būsi tikai tāpēc, ka tu turpini parādīties. Tā arī bija. Kad mēs atskatījāmies pēc tam gadus atpakaļ, un mēs runājam par to, kāpēc tad uzticēja mums, viņi tā arī teica, atkal jūs tie latvieši, nākamais seminārs, atkal tie latvieši te ir. Angļiem bija tā, ka tā kaut kāds bars bija, tā kaut kāds bars nebija. Tā kaut kāds bars bija, tā kaut kāds bars nebija. Latvieši turpina tā, ka tāda nazīši. Te viņi bija, te viņi atkal ir. Nākamais seminārs, te viņi atkal ir. Nākamais seminārs, te viņi atkal ir. Jā, es atceros par to laiku arī, man liekas, vienreiz pat bija arī te pašā Londonā, latvieši atkal klāt. Un, protams, daudz lielākā skaitā. Jā. Ne tikai kaut kādi 4 vai 10. Amerikā vienreiz mēs 40 bijām, no Latvijas. Jā. Notiek Amerikā, budungs, atkal tie latvieši 40. Jā. Un tas parādīja, mēs viņus vinnējam nevis ar to daudzsološo potenciālu, jo cik Latvijā iedzīvotāji, cik Anglijā, tur nesamērīgi, bet ar to, ka mēs turpinājām parādīties, mēs turpinājām būt. Man arī personīgi ar šīm pašām prātrītrosmēm man ir izveidojušās kaut kādas sadarbības un arī attiecības profesionālajā jomā un arī draudzīgas družimsim ar cilvēkiem, kur es esmu redzējis, ka viņi turpina komentēt. Mēs arī komandā visbiežāk, ja mēs pārunājam kaut kādus klientus, mēs pārunājam tos, kas ir visbiežāk arī kaut ko komentējuši, un visbiežāk mēs redzam, kad arī viņi parādās tur. Mēs arī neviļus dabīgi mums iekšā ir tāds, kā tam cilvēkam iet. Varbūt mums vajag kaut ko uzrakstīt, varbūt kaut ko vajag uzzvanīt. Tur tāds un tas zina, tā lieta iet, un tas labi notiekās. Ok, super, baigi prieks. Ja? Neviļus. Un nevis tāpēc, ka tas ir bijis lielākais čiekurs, lielākais influenceris ar visvairāk sekotājiem, tāpēc mēs par viņu interesējamies, tas daudz sološums. Nē, bet tas, ka cilvēks turpina parādīties, un tam ir baigā nozīme. Un tāpēc arī šodien pie kafijas tu varbūt neesi krūtākais Šveices nazīts, ar visiem šitiem te pričendāļiem, bet tu parādies.
tu atkal atnāc uz zāli, un tu atkal parādies. Tu neesi Arnolds, ja? Bet tur tādi Arnoldi, vai ne, un tādi Schwarzeneggeri, bet tu turpini nākt, un tu turpini nākt, un pienāk viens brīdis, un treneris uzticēs lietas tev tikai tāpēc, ka uz tevi var paļauties. Tu neesi tāds, kā kaut krievisks teiciens, mimoļotnē vidieņie, ja? Tāds mirkļi kaut kāds uzplaiksnījums, bet tu esi patstāvīga lieta. Ja, tu neesi ziemeļblāzma, kur tev var redzēt, te nevar redzēt, tev var redzēt, tev varbūt var redzēt, tev varbūt ar kaut kādu īpašo ekrānu. Nē, bet tu esi. Kā vakars, tā tu esi klāta, kā mēnestiņš. Ja? Tā tu esi. Tāpēc ejam daram un turpinam parādīt savus rezultātus un savu klātesamību tur, tajās lietās, kas mums ir uzticēts. Lai jaudīgi un tiekamies rīt.